Runājot par malēniešiem, pirmais, kas nāk prātā, ir tas, ka viņi savulaik istabā ar maisiem gaismu nesuši. Bet bez humorīgiem nostāstiem malēniešiem ir arī savu kāršu spēle, kas nu jau atkal kļūst arvien populārāk. Sākām 2022. gadā muzejā. Sapratām, ka telpas kļūst par šaurām. Laižam vaļā ceļojošo tūri. Tā laikam tāda malēniskā drosme. Parunājām ar kultūras centra vadītāju, un tā doma ir tāda, kad braucam uz novada pagastiem, kur paplašinām, ja tā var teikt, pagasta kultūras programmu. Viņi uzstājās ar savu priekšnesumu, piesaistot pašdarbniekus, un notiek šī spēlēšana. Punu spēli popularizēt aizsācis Juļis Ābele, kur dzimtas mājās Saļņos tā savulaik spēlēta. Punu vēsture droši vien, kad ir senāka kā 1800. gadā. Tad, kad es biju mazs bērns un dzīvoju pie vecās mātes laukos, tad viņi stāstīja, ka jau vecvec tēva senči viņi ir spēlējuši. Ja mans vecvec tēvs Rečs ir dzimis 1853. gadā, un viņa vecāki jau ir spēlējuši, nozīmē, ka tā spēle ir daudz senāka. Un, kā man teica, tad Saļņu mājas ir bijušas tās, kur viņi visvairāk ir spēlējuši, un no rīta līdz vakaram. Tā puna burvība ir tā, ka viņā ir apkopojušās ļoti daudzas kāršu spēles, ko spēlē Latvijā. Varbūt ir otrādā, kad no puna viņas ir izaugušas. Protams, rodas arī jautājums, kas tad ir puna vēstnieka status? Šāda žaketa šodien tiek pasniegts puna vēstniekiem, tie, kas ir tiesīgi organizēt turnīrus. Šādas žaketes ir divas, šodien tiks pasniegta trešā. Un tie ir tie cilvēki, kuri piedalās gan noteikumu izstrādāšanā un pamainīšanā, ja redz kaut kādas kļūdas. Un šī žakete dod tiesības organizēt oficiālās sacensības. Puns tiek spēlēts pēc Saļņu mājas noteikumiem, un to spēlē divas komandas, katrā divi spēlētāji. Malēniskais noteikti ir šie trofejas punkti, nosaukumi visi, palkas, kuja, bočka, saulīte, personīgais puns. Un cik mēs zinām, tad vairāk raksturīga ir šai pusei. Pamatā malēnieši šo spēli ir rāvuši šajā pusē un tad arī aiznesuši citiem tautās. Jau no bērnības mēs jau kā maza meitenīte vectēvam sēdēju spēlēju palīgā, tad papukam, tad savu ģimene, izmācīju meitas. Man ir 3 meitas un visas iemācījās punu spēlēt. Un tā ir visu nakti, tā ir tik interesanta spēle. Tā ir jautības spēle, tā ir laimes spēle. Man jau kad bija maza, tad, kad pietrūka kāda spēlētāja, tad lika galda galā un teica, spēlēt arī tagad. Un tā mēs sākām spēlēt. Atmosfēra, azarts. Vai jums azarts spēles spēlēt? Nē, vienkārši kā puns mēs uz naudas nespēlējam. Mēs esam aizņemti ar kaut ko labu, nevis kaut kur saigam. Mēs nodarbojamies, mēs nodarbojamies. Un te pilsētā jau nav plaši ar ko nodarboties. Tagad vismaz ir mums, kā mēnesī viena sestdiena ir ļoti labi aizņemta. Un satiekamies ar draugiem, paziņām. Vispār liela laba atmosfēra valda mūsu šitien te. Spēlētāji kā galveno uzsver tieši šo iespēju satikties, kopā pavadīt laiku, un arī kādreiz šī spēle bija vienojoša ģimenei, kaimiņiem, jo tās laikā varēja izrunāt arī dažādas lietas. Puns ir, manuprāt, viņš ir vērtīgāks nekā sēdēt bērnam telefonā. Tas droši vien, kad ir nepopulāri teikt, ka tā citi saka, kārts ir azartspēle, bet šeit attīstās matemātiskā domāšana. Cilvēkam jāsaskaita, kādas kārtas ir izgājušas, tad atmiņa tiek trenēta. Katreiz jāsaskaita katrā partijā šie punkti, tad ātrā matemātiskā skaitīšana un aprēķins, cik punktu pretiniekam, cik tev ir. Tā kā es gribu teikt, ka puns attīst arī šo domāšanu. Nākamie turnīra posmi paredzēti 24. februārī Alsviķos, un noslēgums martā būs Malienā. Pagājušajā vasarā aizdīts arī pirmais malēniešu kāršu spēles Puns festivāls. Šogad tas plānots 1. jūnijā Viktora Ķirpe Atas muzejā Vidzemes lauku sēta.